Visiem hei, šodien filmēju video, ka šodien mēģināšu žiet tai mašīnu, bet es viņu esmu izgājis telefona. Es gribēju jums parādīt, ka es mēģināšu žiet tai mašīnas datoru. Man liekas, ka man telefonu vieglāk spēlēt. Un jā, labi, ejam. Es vakar, man tagad bet savs accounts, geometri daža, bet es nespēlēju caur to, tagad caur savu brāļu spēlēju, dai. Spiežam. Ai, ne, kāpēc jumperā iegāju? Ceru, ka izjāšu šodien. Vienkārši man pēc tam jau nebūs, es pa 9 nedomāju, man tur tikai 5%, tālāk es tur vispār tik nevaru pa 5%. Man kaut kādi 54 kaut kā tā. Bet X-tapā man gan 60 ir, esmu nākamajā lidmašīnītei tur ticis. Bet jūs redzat video, tagad ir 10 minūtes. Varbūt izgāju vienkārši pa citu. Jūs domājat, kaut kā nebūs interesanti, kad za pirmo mēģinājumu viņi izēju. A, ko? Kurš? Ai, nu, vot. Protams, es netikšu. Kas ir daudz cilvēku nepērš uzmanību. Aš man tu brauc kādu modu ielādēju, ka te, jā, šī daudz cilvēku spēlēt kā online. Ja kas abonamē, kurš nezinu, var tagad draugos piedāvāt, ķipā. Jau sen varēs, tikai tagad uzzināju. Kaut kur nesen. Es pār tagad tā uzlaiku tieku. Ai, nu, 60%. Pirmo 100% es jau domāju tajā momentā, kad tu pirmo izjāšu. Nu, jā. Man pašā sākumā tie 3 asumi nepatīk. Lidmašīnītā izstāst, ka nav viegli, bet pēc viņa arī nav viegli. Ne, bet ir viņa vienkārši, es tagad atkal nomiru. Es telefoniņu vakar izgāju 2 soli jumperu. Pēc dēļ tā, ka es ielādēju īsto pa naudu, un dēļ tā man vajadzēja uztaisīt accountu, un man bija viss no sākuma. Tā es vakar izgāju tai mašīnu jumperu, un tagad viss labi. Eks abonēments mums jau gribu pateikt. Es izietu levelu, jums jāieseivo viņš. Es zinu tādu pogu accountu. Cipā, jums ir accounts, iet, nu, tevis iestījums, mums ir tāda poga account, tur ir saves, un ja tu iziet kādu levelu, kurš priekš tiem grūts, uzliec viņu tur, ķipā uzliec, vai viņš ieseivojas, un tad, ja tu būs jauns accounts, tauts levels saglabāsies, kā iziets. Jauns rekords uz datoru. Čel, es bez montāžas pa 6 minūtēm izgāju. Kaut kā smieklīgi. Da ir vēl kaut ko tā padarīšu māks. Neinteresēs tikai maz ilguma video. Da jā, es parādīšu, ka māku saiklasā, un man tur maksimums 53 kaut ko procenti ir. Es nedomāju, ka tas ir kādreiz izjāšu. Es pēc to viņu kaut kur izgāju pa 6 minūtēm. Nu kā, nu vot, šitien vēl viegli. Labi, stāv pa to vietu esmu ticis, bet video plāns kiekursē levels. Es gribēju no 3. jau 7. Es tagad to 7. varu vienkārši ļoti ātri iziet. Tagad 7. man normāli. Nu, ātrējas. Vot, šitien jau tiku.
Bet tam pat tālāk pa to vietu tic. Es būtu kā to koinu tur var paņemt. Vot, man nepatīk šitas moments. 56 dabūju. Normāli, pagā. Es gribu iziet to momentu štajā. Ne, kad tas apgries un pēc tam nav. Tu apgries to un apgries to. Bet man nepatīk tas moments ieši ar apgries to, bet citi leveli nav grūti ar tiem apgrieztajiem. Da es XTP paredzu, ka es māku, man XTP, bet vairāk procenti nekā saiklasā. Labi. Bet kādos video, ko es ķipā rādīšu, kad es savus levels, tur būs skaņas. Tā, kad ne pa oficiāliem leveliem tikai skaņu bano. Bija tāpat noslētiem un tas skaņa netīšām, bet tagad sapratu, kad kad montāju videos, un pēc tam pārbaudīt, vai man ir tiesības vai nē. Es kā tagad izgāju līdz 55, es tās runāju. Nu jā, es varu pārbaudīt, vai man ir tiesības vai nav. Visu laiku man nav. Viņš nebūs. Tā kā es neiziesu, bet es nezinu. Bet karoči būs tāds video jubileju, jā. Oi, nu, karoči rīts 2% normāli. Es gribu vēl šito parādīt. Par šiem, kuri izgāju saiklas, viņam tie aizpagājušie level liekas vieglāk, jā. Nu jā, es miršu tieši visvieglākajām. Es tur tālāk, bet esmu tic man tajā levelā kaut kur 50% rekords vai cik. Bet vairāk nekā 50 atceros to. Nu, es spiežu, man viņš ignorē. Es uzspiedu. Deši tā uzspēlēsim. Kā sanāks? Nē, nu, tas ir grūti tā. Vēl uz datoru apsēt savu rekordu. Nē, nu ok, 46%. Tas ir daudz. Normāli. Labi, davai, nu bija Amy uz Geometry Dash. Visiem atā.